Tā Zelča profesorai, kur ir pieslēgusies jau laicīgi un sagatavos prezentāciju. Šī tā tad ir mūsu tematiskā sēde, ja, tātad, kas ir veltīta arī zinātnes komunikācijai. Sēde nozīmīga, es domāju, tāpēc arī jābrīdina, kad sēde tiks ierakstīta, vai ne? Es domāju, tas jau arī ir ļoti vērtīgi, ka viņi tiek ierakstīti, jo pēc tam to daudziem, es domāju, būs arī interesi paskatīties tie, kurš šobrīd nevar noklausīties tieši klātienē. Tāds jau ir arī šo attālināto sēdešu arī iegūms, vai ne? No vienas puses mēs netiekamies, no otras puses tas, ko mēs šeit runājam, tas paliek, un to var arī pēc kāda laika izmantot. Tā kā es ceru, ka nevienam nav iebildumu, sēde tiek ierakstīta, vai ne, tradicionālais brīdinājums. Jā, un tad ķersimies pie dienas kārtības. Tātad vispirms ir ziņojums, tātad pilnīgi arī atbilst mūsu šī dienas tēmai, tātad autora ziņojums par grāmatu Latvijas Radio 100, vai ne, kā zināms, tātad arī šī grāmata tika īpaši atzīmēta, vai ne, tātad konkursā nozīmīgākie zinātnes sasniegumi, tāda ar akadēmijas prezidenta atzinību, ja, jo, protams, ka Latvijas radio ir ļoti svarīgs zinātnes popularizētājs, ļoti arī aktīvs, vai ne, šķiet, ka no visiem plašsaziņas līdzekļiem ir vis tā kā aktīvākais, un arī tātad, mūsu kolēģi ir arī veltījuši šo rakstu krājumu Latvijas Radio 100. Tad lūdzu, profesor Zelčs, jums vārds pirmajai, un, laiks parasti mēs tā kā, ja jūs esat viena runātāja, tad dodam jums kāds minūtes 15, vai ne, droši vien būs arī jautājumi. Tā kā lūdzu, jūsu laiks un jūsu iespēja. Labdien! Paldies par iespēju stāstīt par mūsu projektu. Es esmu tātad Rita Zelča un es pārstāvu Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas un informācijas nodaļu. Un mans vēstījums ir par mūsu pagājušajā gadā īstenoto projektu Latvijas Radio 100. Un liels paldies Latvijas Zinātņu akadēmijai un tās prezidentam par mums piešķirto atzinības rakstu par 2025. gada zinātnes sasniegumu. Un tagad es vēlreiz pārjautāšu. Sakiet, lūdzu, vai jūs mani dzirdat un vai ir otrais slaids redzams? Jā, paldies. Jā, dzirdam un redzam, jā. Jā, tagad ir galvenais, lai slaidi staigātu. Tagad es eju uz trešo slaidu. Ir trešais slaids? Ir slaids jauns, jā, radio par masu mediju kļuva 20. gadā. Jā, lieliski. Un tad, protams, man ir jāsaka tas, ka tieši šī 10 gada, 20. gadi ir visā pasaulē likuši radio pētniecību beidzot tādā priekšplānā. Es gan teiktu, ka ne pārāk lielā priekšplānā, bet ļoti daudzās zemēs ir tapuši atskati uz šo zemju radio, jo tieši pēc Pirmā pasaules kara šī tehnoloģija, kas jau pamatos bija izgudrota pirms Pirmā pasaules kara, beidzot kļūst par masu mēdīju un no militārās sfēras aiziet arī civilajā lietošanā. Un arī Eiropā 20. gadu pirmajā pusē visās valstīs izveidojās savi radio. Es teiktu, ka mūsu rādītājs 1925. gads nav nekāds spožais šajā kopējā, chronoloģiskajā panorāmā. Bet tas ir arī pilnīgi saprotami, jo Latvija ir ļoti izpostīta Pirmā pasaules kara laikā un ir daudz lielu citu svarīgu vajadzību, kurām ir jāpiešķir priekšroka salīdzinājumā ar šādu jaunu mēdīju izveidi, bet jāsaka, ka Eiropā, atšķirībā no Amerikas Savienotajām valstīm, radio veidojas kā valsts mēdījis. Dažās valstīs ar nelielu privātā kapitāla klātbūtni, bet pamatā kā valsts mēdījis, tātad valstī ieguldot līdzekļus radio izveidē, iekārtu iegādē, un arī pēcāk tas kļūst par valsts budžeta daļu, tostarp arī Latvijas radio ir valsts institūcija un arī
ir ņem naudu no valsts budžeta, taču vēlākos gados arī daudz naudas nopelna priekšvalsts budžeta. Nu, te jūs arī šajā slaidā redzat tādu nelielu atsevišķu grāmatu panorāmu, tātad visās pasaules malās ir kaut kādi atskati tapuši uz radio pagātni, un tad es arī teiktu, ka labi, ka mums arī ir savs atskats uz radio pagātni. Runājot tagad ir par šī projekta īstenošanu, tad iniciatīva piederēja tobrīd vēl Latvijas radio, kas uzaicināja mani uz sarunām pašās 23. gada beigās, sakot to, re, mums ir jubileja, un mēs arī gribētu atskatu, proti grāmatu par šo mūsu 100 gadu dzīvi, bet finansējums, ko Latvijas radio piedāvāja, bija samērā trūcīgs. Nu, es zinātnieku aprindās, protams, varu arī savus skaidrus, tie bija 20,000 eiro, tātad priekš pētniecības un priekš grāmatu izdošanas, tas ir ļoti maz. Un arī tālāk, tad šajā sarunu sākumā bija mūsu koncepcijas izstrāde un tās akceptēšana Latvijas radio, bet labu laiku prasīja šie papildus līdzekļu meklējumi, jo es ļoti labi sapratu to, ka pa 20,000 mums nekāds augstas kvalitātes vērtīgs produkts nevar tapt. Mēs arī mēģinājām piedalīties vēl 24. gadā LZP fundamentālo lietišķo pētījumu programmas konkursā, taču saņēmām atteikumu, jo eksperti īsti tāds radio un vispār mēdīju vēstures projekts nezina par prioritāriem, un turklāt vēl ekspertiem bija tāds varbūt dīvains aizrādījums, ka viņi nesaprot šī mēdīja nozīmi, un jāsaka, protams, orientējoties uz 3 gadu projektu, uzmanības centrā nebija tikai radio, bet vispār sabiedriskie mēdīji, tātad public media. Nu, varbūt mūsu vaina, ka mēs neskaidrojam, kas ir public media, pieņemot to, ka jebkurš komunikācijas jomas eksperts jau saprot, ar ko atšķirās sabiedriskie mēdīji no visiem citiem mēdīju veidiem. Bet, paralēli mēs arī runājam ar Latvijas universitāti, zinot to, ka Latvijas universitātē savulaik bija ļoti laba tāda efektīvo sadarbības projektu līnija, kas veidojās tā, ka, ja industrijas cilvēki dod naudu, tad Latvijas universitāte šajos projektos iegūtu tikpat daudz savu līdzekļu. Bet no 24. gads arī Latvijas universitātē bija tāds pārmaiņu gads, un prasīja diezgan daudz laika šāda veida sarunas, bet beigās pašās 24. gada beigās tika parakstīts šīs efektīvās sadarbības projekta līgums, un Latvijas radio no savas puses jau bija atrasts 25,000, un no Latvijas universitātes arī 25,000, tātad kopumā projekta budžets bija 50,000 gan pētniecībai, gan grāmatas izdošanai. Tātad es varu teikt, ka tas ir tā saucamais maz budžeta projekts, jo mūsu rīcībā ir tik daudz līdzekļu, cik ir šajā fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas vienam projektam viena pusgada laikā. Tātad, ja tur ir gada finansējums 100,000, tad mums ir 50,000. Nu, ja kurām gadījumā runājot arī par šo naudu, ir jāsaprot, ka jauns jau strādā, ir citi darbi un tam līdzīgi, un arī, protams, ir konkurence, lai iegūtu kvalificētus cilvēkus. Nu, un tad arī mūsu rīcībā palika salīdzinoši maz laika, proti, lai grāmata iznāktu 25. gada novembrī, bija ļoti jāsteidz, un reāli tiešām mūsu rīcībā ir tikai pusgads, jo ir vēl vajadzīgs laiks grāmatas izdošanai, to arī tagad Latvijas Universitātes akadēmiskais obligāts, un 2025. gada 5. novembrī grāmata bija saņemta no tipogrāfijas. Runājot par koncepciju, koncepcijas pamatā ir jaunā mēdīja tapšanas un vienlaikus arī pārtapšanas par tradicionālo mēdīju koncepciju. Tā ir izmantojama jebkura mēdīja
vēstures izklāstā, jo ik viens mēdījis, kāds mums ir bijis, ir kādreiz bijis jaunais mēdījis, un tad ar laiku, protams, daudz vairāk nav. Un it īpaši tāpēc šī koncepcija bija noderīga, ka ļoti bieži mūsu laikos tieši radio vēstures sākumu salīdzina šobrīd ar sociālo mēdīju sākotnējo posmu, arī sasaistē tādu demokrātijas zudumu un jauno mēdīju izmantošanu nedemokrātisko vērtību nostiprināšanā un arī dezinformācijā. Un tāpēc arī šis formāts tika atzīts par labāko, protams, arī to savienojot ar politisko vēsturi, jo Latvijas radio sāk kā valsts mēdījis un arī okupācija periodā faktiski atrodās okupācijas varu kontrolē un tikai 90. gados sākās tā transformācija par sabiedrisko mēdīju. Es arī esmu ielikusi tādu šo te schēmu, lai es ilustrētu, ka radio ir tikai šādas mēdīju ekosistēmas sastāvdaļa, kas top noteiktā laikā, kur pieaug noteikts paudzes, un tālāk arī savā darbībā tam ir jārēķinās ar citiem mēdījiem un jāiekļaujas šajā kopējā sistēmā. Tad runājot par mūsu pētnieku komandu, to veidoja Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas un informācijas nodaļa. Šeit man bija jāsameklē cilvēki, uz kuriem es varu paļauties, tātad pārsvarā mani bijušie doktoranti, gan arī vēl esošie doktoranti, un vēl mēs piesaistījām Filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Kasparu Zelli, kuram ir pieredze mēdīju vēstures pētniecībā, jo mums tā vai citādi bija ļoti jāsteidzās, un šajā attēlā jūs redzat gandrīz visu komandu, iztrūkstot mūsu kolēģim Andrim Morkānam. Un tas stāstījuma veidojums tika sadalīts 10 gadēs. Uzreiz piebildīšu, ka mēdīju vēstures stāstīšana ir ļoti grūts žanrs, jo mēdīju vēsture ir ārkārtīgi pieblīvēta dažādiem notikumiem, personībām, jo, kā jau mēs visi zinām, tad mēdīju ziņas, daudz mēdīju notikumi tik ātri noiet no skatuves, no to vietā nāk atkal citi, kā izstāstīt mēdīju vēsturi ir sarežģīti. Un arī 10 gadiem mēs savā komandā atradām atbildīgus cilvēkus, kur uzdevums bija saprast, kuri tad noteiktās 10 gadus apmēram 10 notikumi ir pelnījuši stāstus, vai kāds notikums ir iespējams apvienot vairākos stāstos, un tā kronoloģiski tiek virzīta Latvijas radio vēsture. Šādos stāstos 10 gadi, 10 stāsti. Kopumā šajā grāmatā ir 106 stāsti, tātad ir nedaudz vairāk nekā varbūt šis konkrētais struktūra noteica. Tad vēl viena ļoti sarežģīta darba sastāvdaļa bija attēlu iegūšana, attēlu atlase, jo grāmatas arī tādu specifiku un vienlaikus arī apgrūtinājumu diezgan lielu. Noteikti tas, ka tā ir jubilejas grāmata, kā šai grāmatai ir arī savs šis pasūtītājs Latvijas radio, kas, protams, teica, ka viņi necenzēs apturu, bet viņi vēlējās grāmatu redzēt noteiktā formā. Mēs varbūt pat gribējām grāmatu redzēt savādāku nekā tā ir, bet šajā gadījumā tā bija sadarbības partnera izvēle, un es arī teiktu to, ka beigās tas, ka šis projekts pārtap par efektīvās sadarbības projektu, no pētniecības viedokļa bija ļoti svarīgi, jo tas mums kā pētniekiem piešķīra arī lielāku akadēmisko brīvību, ka mēs neesam tikai pasūtījumu izpildītāji, bet mēs pretendējam arī uz savu viedokli, savu interpretāciju, savu vērtējumu. Un atgriežoties atpakaļ pie attēliem, tad arī tas, kā grāmata bija paredzēts izplatīt salīdzinoši plašā auditorijā, noteica to, ka grāmatai ir jābūt ilustrētāji, un tas nozīmē, ka
Vienlaikus šiem stāstiem klāt mums ir vairāk nekā 500 attēli, daudzi no tiem ir pirmpublicējumi, atrasti kolekcijās, kas līdz šim nebija cilātas, vai kaut kādā citādākā veidā. Šeit es vienkārši ilustrācijā esmu ielikusi vienu no saviem mīļākajiem attēliem, kur iegūšana man arī radīja milzīgu prieku, jo šī patiešām ir Latvijas agrīnā radio klausīšanās situācija. Tur, kā palielina, tad var arī izlasīt to plakātiņu pie sienas, kas ir latviešu valodā, kas arī apstiprina to, ka tas ir pie mums. Un arī tagad vienā nesenā seminārā, Kuldīgā skolotāja seminārā, viena kundze man piegāja klāt un teica, ka tur esot redzama viņas vecmāmiņa. Nu, tas arī vēlreiz tā kā silda šo sajūtu, ka ir atrasts ļoti labs attēls. Un redzat, tātad vienkārši fantastiska situācija. Kristāla detektoru uztērēs, cilvēku pozē, cilvēku laimīgi, cilvēks var saprot, cik svarīgā notikumā piedalās. Nu, tāpēc bija ļoti svarīgi attēli dažādu notikumu un arī personību ilustrācijai. Un šeit kā piemērs esmu ielikusi Arvīdu Pārupa, kas varbūt nav līdz šai grāmatai tāda priekšplānā likta personība. Cilvēks, kas ir pirmais Rīgas radiofona satura veidotājs, kuram šajā pirmajā sākotnējā posmā, bet arī faktiski līdz savai nāvei, ir ļoti būtiska nozīme tieši satura, gan arī mūzikas veidošanā. Un šeit arī sanāca tādi viņa attēlu meklējumi, jo līdz tam tādā publiskā apritē bija tikai viena tāda, manuprāt, ļoti neizdevusies Arvīda Pārupa fotogrāfija, bet tajā mēs redzam vairākas diezgan labas, kas nāk no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. Tāpēc mēs esam izmantojuši Nacionālā arhīva visu struktūru vienību fondus, gan visu pilnīgi ne visus zonālos arhīvus, protams. Bet arī vēl citus muzejus, paši radio krājumus, un grāmatā nav nokļuvušas visas atrastie attēli, bet arī tieši radio, kas pats par sevi līdz mūsu laikiem nav bijis vizuālais mēdījis, vizualizācija bija šī projekta arī vēl viens uzdevums. Nu, tad vēl viens tāds pienesums lasītājiem ir skaņas radīšana, jo grāmatā ir arī ietverti apmēram 50 audio un video materiāli. Ir nodaļas, kurām ir pievienot šie kvadrātkodi, kurus noskanējot telefonā ir iespējams dzirdēt raidījumu fragmentus vai pilnu raidījumu. Arī dažādas balsis, šeit jūs redzat lapu par 30. gadiem, kur arī kvadrātkods mūs aizved uz Kāļa Ulmaņa balsi, un varam viņu dzirdēt, jo jūs redzat, Kāļas Ulmaņs ir tāds mūsu pirmais tīri izteiktais mikrofona politiķis, jo arī viņš tāpat kā visi pasaules politiķi 30. gados vienmēr ir pie mikrofona, un tas kļūst par viņa portretu sastāvdaļu. Tāpat arī ir mūsu filmētie video, jo mūsu projektā vēl viena tāda apakšstruktūra vienība bija mūsu nodaļas multimēdija studija, un mūsu operators un sižeta veidotājs Roberts Vīksne ir filmējis vairākas intervijas ar radio leģendām. Te jūs redzat fragments radio leģendu Raimondu Paulu, tāpēc mums ir Gunārs Jākapsons intervijas fragments Sandra Glāza, Mārs Brieškāns, un tāpat arī ir filmēti atsevišķi sižeti, tostarp arī arhīvu lietas, kā tas ir strādāt ar lietu, to šķirstīt, arī šādas situācijas tādas, piemēram, kāds šobrīd ir ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte, kuras nams bija kādreiz arī radiofonā bet es reiz piebildīšu tādu varbūt bēdīgo ziņu šeit, ka plašā lietošanā tāda šie kvadrātkodi nav nonākuši, jo statistika par viņu lietojumu, manuprāt, ir salīdzinoši zema. Tādēļ ir grūti saprast, kāpēc šis formāts nepieviena lietotājus, kaut gan tas ir
tā mūsu materiāla atklāsme, manuprāt, ir ļoti interesanta un laba. Tātad, ko mēs esam paveikuši? Tātad ir grāmata, vairāk nekā 400 lapušu bieza. Esam tātad izveidojuši mūsdienīgu vēstures apskatu. Arī esam iekļāvuši jau jaunradītās zināšanas, tāpēc, ka daudzi arī arhīvu, periodikas, mutmādu vēstures un citi materiāli līdz mūsu grāmatai nav izmantoti, iekļūst tādā apritē, bet es arī teikšu to, ka pamatā mūsu grupa ir mācību spēki, un tas arī nozīmē to, ka uzreiz tas, ko mēs esam paši izdarījuši, ienāk arī apritē ar studiju kursu starpniecību. Un varam sacīt, ka tādā ziņā mums veicās ļoti labi. Kas būtu vēl bijis labi? Es teiktu, ka ļoti iztrūkst tas, ka grāmatā nav versijas angļu valodā. Varbūt tā varētu būt saīsināta. Mēs tā kā gaidām, varbūt radio pats to gribētu saprast, bet šobrīd to notiekošie transformācijas procesi par Latvijas sabiedrisko mēdīju varbūt to atstāja otrajā plānā. Un nākotnē būtu ļoti nepieciešams pilnvērtīgs projekts, kas nav šāds mazbudžeta projekts par Latvijas mēdīju vēsturi, īpaši varbūt arī par šo sabiedriskā mēdīja veidošanos un pašreizējo situāciju, jo diezgan daudz, kas ir palicis arī ārpusē. Tā kā šī ir jubilejas grāmata, tad es teiktu, mans kritiskās piezīmes vai paškritika saistītos ar to, ka mēs varējām nežēlīgāk analizēt mēdīju varas attiecības, mēs varējām nežēlīgāk analizēt mēdīju lomu, radio lomu politizācijā, bet vienlaikus arī skatīties uz šiem pretestības momentiem un arī kaut kādā mērā varbūt arī es teiktu, ka saku vēlreiz šos vārdus, ka jubilejas grāmatas ir tomēr kaut kādos niekļos arī tāds rokas sasaistošs elements. Tātad iegūt pilnīgi absolūti pilnīgu akadēmisko brīvību, bet kopumā pieredze ir ļoti laba. Un arī tas lieliski parādīja, ka mūsu nodaļas pētnieku grupa spēja īsā laikā radīt labu zinātnisko un vienlaikus arī populāru zinātnisko produktu. Paldies jums, ka jūs man klausījāties. Esmu gatava stāstīt vēl un atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Paldies, profesors Zelčs. Lūdzu, kolēģi, tad jautājums par radio. Es tā kā neredzu. Droši vien, ka no savas puses nevar nepadalīties arī izjūtās. Man šķiet, zelta laikmets bija mans jaunības laiks, vai ne, apmēram tad 60, 70 gadi, vai ne, bērnība, jaunība, kad veidojās personības. Domāju, ka tā Latvijas radio loma ir visnotaļ nenovērtējama arī tāda nacionālās identitātes saglabāšanā padomu laikā. Es domāju, jums jau noteikti es arī tur ieskatājos, es neesmu tā detalizēti tiešām paspējis iepazīties, bet tas, ka tas būtu kaut kāda analītiska pētījuma vērts, par to es neapšaubām piekristu, vai ne? Kā jums šķiet, kurš laiks tad ir tas zelta laikmets un kā tur tas jūs parādāt? Es teiktu, ka mums kopumā gāja slikti ar to zelta laikmetu, tāpēc, ka zelta laikmetam bija jāiestājās 1940. gadā, jo, lai iestātos zelta laikmets, bija nepieciešama lēta un viegli pieejama elektrība. Un tieši ķeguma hess ir uzcelts un sākās šī pirmā valsts elektrifikācijas programma, jo arī pēc šādiem datiem tiek teikts, ka radio lietošana mēnesī tie, kuriem ir elektrība, izmaksā 10 reizes lētāk nekā tie, kuriem ir jātiek galā ar baterijām un akumulatoriem. Un tas nozīmē, ka bija tāds
iespējamais sārta tāds skaists lēciens, jo padomju okupācijas Latvijas radio abonējumu. Tur būtu skaistais stāsts, ko nozīmē abonēt radio, abonēt skaists, sasniedz nekā laikraksta jaunākā 250,000. Tad, kad pārlektu radio abonējumu skaita ziņā jaunākās ziņas, tad varētu sacīt, ka radio Latvijā ir kļūst par galveno mēdīju. Un tieši to perspektīvu arī pavēra ķeguma Hess, bet tad seko okupācijas. Un tāpēc tādā tradicionālā veidā Latvijas radio nepiedzīvo tādu skaisto zelta laikmetu, kāds tas ir bijis apvienotajā karalistē vai Amerikas Savienotajās valstīs, kad pat tiešām visur ir radio, jo vēl nav tapis tas nākamais jaunais mēdījis, kas Latvijas gadījumā ir Latvijas televīzija jau 1954. gadā, jo 40. gadi, 50. gadu sākums, visi mēs zinām, mums ir ļoti dramatisks vēstures laikmets, un radio ir pakļauts arī visādiem varas spiedieniem, nevis teikt pilnīgai kontrolē un pāraudzībām ar to noteikšanai, un tāpēc arī tā latviskās identitātes uzturēšana nelielā daļā programmas ir liels veikums. Jā, es domāju, tīri ilustratīvi, vai ne, ka no vienas puses mēs, protams, veicinām identitāti un arī kaut kādu, brīvdomību, vai ne, tas pats mikrofons. Un tā pašā laikā arī tās varas spēles, mēs jau zinām, vai ne, ka mikrofons tika izveidots, lai viņš skanētu interesants raidījums tā pašā laikā, kad Amerikas balss raidīja, vai ne, tā kā. Tur ir šīs varas spēles un arī tas rezultāts, man liekas, domāju, man liekas, tā ir ļoti, ļoti dziļa un tēma, vai ne tāda. Mikrofona stāstam ir, mikrofonam ir veltīti 3 stāsti grāmatā. Dažādās desmitgadēs, izsakojot to nevēko sākumu, un tad atkal kā situācija mainās. Bet, protams, ir arī šie, ko mēs esam ļoti labi iezīmējuši tajās varas attiecībās. Tas ir raidījums Zinterkrasts un raidījums Zviedrijai, kuras teiktu būtu labi ne tikai skart atsevišķām lapusēs, bet varbūt arī šīs tēmas izvērst dziļāk un arī, protams, skatīties gan auditorijas, gan raidījumu veidotāju griezumā. Bet katrā ziņā tas, kas ir, tas ir izdarīts. Jā, paldies. Kolēģi, tad lūdzu, vai kādam tiešām nav kāds jautājums vai paldies. Dats man blakus. Paldies. Labi, paldies. Un pēdējais varbūt tomēr, kā nākotne, kā jūs redziet Latvijas radio nākotni? Ir nākotne šim mēdījam? Vai viņš pazudīs visā? Tātad multimēdijas, kopumā šobrīd norisinās šīs mēdīju konverģences process, kā visi produkti kļūst gan skatāmi, gan klausāmi, gan lietojami internetā. Arī šo mēs skaram šajā grāmatā, un tāpēc es arī teiktu to, ka mēs mēģināsim ar šo ideju vēl startēt nākamajos konkursos, jo ne tikai tādā mēdīju pagātnē, bet arī šobrīd šis ļoti svarīgais mēdīju transformācijas process būtu jāpatur mēdīju pētnieku uzmanības lokā. Labi. Paldies gan par darbu, paldies gan par to, ka atradāt arī laiku šodien pieslēgties un padalīties. Tā kā ļoti vērtīgs darbs padarīts un veiksme arī tālāk. Paldies, Vita. Jā, liels paldies jums. Labi, laimīgi. Paldies. Tātad, ja mūsu šī dienas tēma ir komunikācija, tad, protams, jebkuras komunikācijas pamats ir valoda, vispirms jau dzimtā valoda, un tāpēc otrais temats ir par latviešu valodu, aktualitātes latviešu valodniecībā. Un šeit ir 3 ziņotājs, tātad 3 cienījami zinātnieces, katrai savu tēmu.
Tātad kā pirmai, tad es došu vārdu profesorai Inai Druvietai, variantu lingvistikā, tad aktualitātes latviešu valodniecībā, variantu lingvistikā. Jā, tātad lūdzu, Druvietas kundze, jums vārds. Tā, sakiet lūdzu, vai jūs redzat manu ekrānu? Jā, redzam, jā, un ir pa visu ekrānu, tā kā variet droši. Šām ir pa visu ekrānu. Nav pa visu ekrānu. Man arī liekas, ka nav. Jā, pareizi, tie ir blakus slaidi, piedodiet, jā. Tagad ir. Jā. Paldies par šo iespēju stāstīt par pētījumu, kas vēl ir tikai sākuma stadijā. Tas saistās ar valsts pētījumu programmu Latviešu valoda laikā telpā sabiedrībā, kur ir 6 apakšprojekti, un vienu no tiem izpilda jau tradicionālā sociolingvistu grupa, kas ir darbojusies arī 2 iepriekšējās valsts pētījumu programmās Latviešu valoda un Latviešu valodas sociolingvistiskie un ekonomiskie aspekti. Un šajā programmā mūsu uzdevums ir formulēts šādi. Tātad latviešu valodas attīstības tendences un sociolingvistiskie aspekti, tā skaitā literārās valodas paveidi. Šis uzdevums tiek dalīts 2 daļās. Turpinām darbu, ko esam veikuši jau iepriekšējās 2 programmās saistībā ar latviešu valodas sociolingvistiskās situācijas izpēti un valodas politikas teorijas pilnveidi. Pie šī darba galvenais veikums paredzams mūsu jaunajām speciālistēm Vigai Požārnovai un Viktorijai Brituļakai, bet mums ir jātiek galā arī ar otru uzdevumu. Tā ka turpinot mūsu iestrādes makrosociolingvistikā, jeb valodas politikā, ciešā sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru, mums ir jāveic arī mikrosociolingvistisks pētījums, jānoskaidro, kas tad ir domāts ar šiem tā sauktajiem literārās valodas paveidiem un kā tas saistās ar valodas paveidu teoriju vispār. Tādēļ, lai veiktu šo uzdevumu, mēs sāksim iztālēm, un mūsu uzdevums ir pārskatīt tā saukto latviešu valodas paveidu sistēmu kopumā, jo mūsuprāt situācija tam ir nobriedusi. Mūsu pētījums vēl ir tikai pašā sākumā. Šī ir 2. reize, kad es runāju par šo ieceri. Pirmā bija Latvijas Universitātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē, un tādēļ tikai norādes uz mūsu iespējamiem darbības virzieniem un uz to, kāpēc mūsuprāt šis jautājums ir tik svarīgs. Jo uzreiz aizsteidzoties notikumiem priekšā, tikai tad mēs varēsim atbildēt uz jautājumu par vieglās Druvietas kundze, kaut kā jūs nedzirdu, vai citi arī dzird? Nē, nedzirdam. Laikam interneta pieslēgums vājš. Jā. Kaut kāds pārāvums iestājās, jā, bet mani jūs dzirdiet, vai ne? Jā, jūs dzirdam, bet nedzirdam runātāju. Druvietas kundze, kaut kas drusiņi ir aizķēries. Halo. Laikam pieslēdzas pa jaunu, jo es redzu, kad ir pazudus no dalībniekiem. Jā, bet mēs, piemēram, tevi ļoti labi dzirdam, skaidri, jā. Tā. Problēma droši vien nav. Mūsos.
Tā man jāatvainojas, pēkšņi pārtrūka prezentāciju, un es pieļauju, ka jūs arī nedzirdējāt manis iepriekš teikto, vai Jā, ne? jūs drusciņi Jā. apgrāvāties. Jā. Tāpēc jūs no telefona esiet, jā? Tagad es pieslēdzos no telefona, lai informētu par situāciju, un tagad man ir jāteic tā, ka es nevaru paskaidrot, kāpēc tas notika, un vienīgo izēju es saskatu aizsūtot savu prezentāciju kādam no jums. Sakiet, kuram es to varētu aizsūtīt? Vēra uzņemsies? Jā, labi, jā, uz Humanu sūtiet, lūdzu. Uz kur adresi, Vera? Uz Humānu, es saprotu, viņa teica. Jā. Humana, jā. Tūlīt, jā. Labi dzirdam no telefona. Jā, bet no telefona es jums nevaru parādīt prezentāciju, tāpēc es tiešām palūkšu Veras palīdzību, jo es nevaru saprast, kāpēc šāda situācija izveidojusies, bet mēs jau, kā zināms, esam pieraduši pie šādiem gadījumiem, tāpēc tā būs... Šī lakne ir, jā. Jā, man vieglāk jums būs aizsūtīt prezentāciju. Nu, redziet, vēl failu nevar pievienot. Jā, bet es varu pastāstīt arī mutiski, ja gadījumā tik tiešām man neizdodas jums parādīt attēlu. Vārdu sakot, mūsu uzdevums ir pārskatīt šo tradicionālo latviešu valodas paveidu sistēmu, kura mums visiem ir labi pazīstama. Visbiežāk galvenokārt no Artūra Ozola darbiem, no pētījumiem, kuri veikti pagājušā gadsimta 70. 80. gados, un kas Latvijas sabiedrībā ir samērā stabili ieviesuši tā saukto triādi literārā valoda, sarunvaloda un izloksnes. Lielās līnijās mēs uzskatām, ka šī sistēma ir adekvāta un pareiza, bet tā kā esam iesaistījušies arī starptautiskajos zinātniskajos pētījumos, cenšamies sekot līdz tām tendencēm, kas parādās arī mūsu ārvalstu kolēģu darbos, esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir jāatbild uz jautājumu, ar ko tad šī sistēma ir labāka par to, kas vairumā gadījumu tiek izmantota anglofonisko valstu sociolingvistikā un kas saucas variantu lingvistika. Variantu lingvistika, varbūt paspējat jau redzēt failu ar tās definīciju, ir sociolingvistikas atzars, kas valodu skata tās dažādās izpausmēs kopsakarā ar sociālajiem faktoriem. Un kur tad ir šī atšķirība? Atšķirība ir tāda, ka mūsu tradicionālā sistēma tomēr ir hierarhiska ar literāro valodu, kā šo hierarhijā augstāko formu, kas, kā zināms, vieno nāciju, kas ir valodas meistaru izkopta, kam ir stabilas tradīcijas mūsu izglītības sistēmā, bet variantu lingvistikā, kā to saprot vairums mūsu ārvalstu kolēģi, nepastāv šī hierarhija. Jautājums, vai tam ir objektīvs vai subjektīvs pamats? Gan viens, gan otrs. Mums ir jāapzinās, ka uz valodas paveidu klasifikāciju lielu iespaidu atstāja arī pašas valodas lingvistiskās iezīmes, arī vēsturiskie apstākļi, kuros ir veidojusies šī standarta valodas, jeb literārās valodas forma, un daudzās valodās pastāv īpašas iezīmes, kas saista šo valodas ideālu formu, augstāko formu ar sociālo slāni. Un tā tad pietiekami kreisi progresīvā skatījumā, kāds, protams, sociolingvistikā ir pastāvējis visu laiku, ne tikai beidzamajos gados, tiek uzskatīts, ka iedalījums literārajā valodā un citos valodas paveidos būtu nedemokrātisks, tam būtu saistība ar sabiedrības sociālo slāņojumu, un tāpēc teorētiskajā pieejā šie visi valodas eksistences paveidi būtu jānostata vienā rindā. Bet kā jau to
ir konstatējuši Latvijas pētnieki. Šeit var pieminēt Dacas Strelēvičs Sošiņas monogrāfisko pētījumu. Latviešu valodā nav tāda šiboleta, tādas pazīmes, pēc kuras mēs skaidri varētu noteikt cilvēku piederību noteiktam sociālajam slānim. Tātad pilnīgi noteikti literārā valoda mums nesaistās ar to, ko agrāk saucam par šķiru cīņu, nesaistās ar sabiedrības noslāņošanos, tā saistās ar valodas funkcionēšanu noteiktos sociolingvistiskos apstākļos. Un tieši tādēļ rodas jautājums, kā savienot šīs divas pieejas. Mūsuprāt, tas ir iespējams. Pirmkārt, mēs izvēršam tēzi par to, ka šis teorētiskais valodas stratifikācijas princips ir cieši saistāms ne tikai ar valodas lingvistiskajām iezīmēm, bet arī ar valodas tradīciju un arī ar literārās valodas veidošanās apstākļiem. Un šeit mums, protams, ir jāanalizē šī koncepta izveidošanās gaita jau sākot no vācu baltu pētniekiem un it īpaši ar tā sauktajiem valodas politikas un valodas kopšanas ideologiem 19. gadsimta otrajā pusē, kad mums nācās runāt par samērā asu valodu konkurenci, kurā latviešu valodai bija izredzes uzvarēt tikai tādā gadījumā, ja tai būs stingri standartizēta, kopta attīstīta literārās valodas forma. Un tāda arī veidojās, kā Mīlenbachs teica, literārā jeb rakstu valoda ir vainags, kas vīc no krāšņākajām izlokšņu puķiem, un blakus šim vainagam mums, protams, ir pastāvējusi arī šī brīvā puķu pļava. Mums ir pastāvējuši arī dažādi no ārzemēm introducēti augi, tātad sarunvaloda, kur ir plaša atvērtība gan intralingvālam, gan ārvalstu ietekmēm, un galvenais ir noskaidrot, kā tad mūsu tradicionālā valodas stratifikācijas sistēma jāsastāv ar populārākajām citvalstu pieejām un arī jāizvērtē termini un to atbilstība latviešu un angļu valodā. Un vēl viens jautājums, ap kuru pašlaik īpaši strādā mans kolēģis Dita Liepa un Linda Lauze, vai varbūt mums ir jāpāriet no tradicionālās trihotomijas uz kvadrihotomiju, kas ir sociolekts. Vai tas ir identisks sarunvalodai vai nav. Diemžēl pašlaik es nespēju aizsūtīt šo prezentāciju, tāpēc es jums stāstu no galvas, bet īsumā viens no sarežģītākiem jautājumiem, protams, saistās ar paša termina valodas variants izpratni, kas var atšķirties arī dažādās valodniecības nozarēs, un saistās arī ar iespēju tulkot mūsu darbus un zinātniskās atziņas citās valodās un otrādi. Tādēļ neatliekams uzdevums, protams, būtu sastatīt terminoloģiju galvenokārt latviešu un angļu valodā, un šeit būs runa ne tikai par vārdu, bet arī par pašu jēdzienu, pat vēl vairāk par konceptu. Līdz ar to varētu teikt, ka mēs uzskatām, ka jauna latviešu valodas stratifikācijas modeļa izveide ir aktuāls jautājums un ka šī tradicionālā pieeja vairs īsti neatbilst lingvistiskajai realitātei. Gan tās augtās valodas demokratizācijas tendences, gan pēdiņās, gan bez tām, valodas paveidu pārklāšanās un konverģence, izloksnes, sociolektu un sarunvalodas plūstošās robežas. Un mūsu uzdevums ir noskaidrot šo starptautiskā fona ietekmi gan sistēmas veidošanā, gan terminu atveidē un atbildēt uz jautājumu, cik tālu pielāgoties. Un kāda tad ir darba hipotēze? Mēs uzskatām, ka tradicionālā paveidu sistēma labi atspoguļo vēsturisko valodas slāņojumu.
tā ir dziļi iesakņojusies valodniecības tradīcijā un izglītības sistēmā, un latviešu valodā, atšķirībā no, piemēram, angļu, vācu, spāņu valodas, nav tik liela runātāju sociālā nošķirtība un tik lielas standarta valodas un ikdienas valodas atšķirības. Un turklāt šī tradicionālā hierarhiskā valodas stratifikācijas sistēma atbilst latviešu valodas sociolingvistiskajai situācijai, kad mums ir jānodrošina gan valsts valodas apguve, gan valodas konkurētspēja. Un tādēļ, kamēr nav panākts konsens par terminu saturu publikācijās par valodas paveidiem, arī par valodas standartizāciju, mums ir jāietver terminu definīcijas un to izvēles pamatojums, un arī izstrādājot publikācijas par šiem jautājumiem svešvalodās, jāpievērš uzmanība lingvistikas skolu un teorētisko nostādņu atšķirībām. Ļoti ceru, ka pavisam drīz jau varēsim iepazīstināt ar šī projekta vidusposma rezultātiem, varēsim precizēt tieši šo saikni starp makro un mikrosociolingvistisko aspektu, jo nenoliedzami arī situācijā, kad aktuāli ir valodas apguve, varam uzdot jautājumu, kurš valodas paveids būtu jāapgūst pirmām kārtām, un šoreiz atvainojoties par tehniskām kļūmēm, izsaku cerību, ka sadarbībā ar citiem Latvijas kolēģiem mums izdosies iekustināt arī šo problēmu, kas būtībā ilgus gadus ir palikusi nerisināta. Paldies! Paldies, Druvietis kundze, lai gan prezentācija nebija, bet ziņojums bija ļoti labi saprotams, arī labi varējām dzirdēt, tā kā paldies, domāju, visu svarīgāko dzirdējām, sapratām. Es domāju, jautājums tad beigās, kad visi runātāji par šo tēmu būs izteikušies, vai jums ir jāsteidzās, Druvietis kundze, varētu? Nē, protams, nē, tikai diemžēl es pieslēgšos no telefona. Kā es to tagad daru. Paldies un atvainojos vēlreiz. Jā, tātad turpinot šo jautājumu aplūkot aktualitātes latviešu valodniecībā, datorlingvistikā. Tātad aicinu ziņot, tātad Ilze Auziņa. Lūdzu, Auziņas kundze. Jā, prezentāciju redzam. Vai jums nav mikrofons ieslēgts, Ilze? Es redzu, ka jums nav ieslēgts vienkārši mikrofons. Tagad ir, jā. Tā, tagad vajadzētu būt, jā. Jā, es sāku stāstīt un teikt, ka es sniegšu tādu nelielu pārskatu par datorlingvistikas pētījumiem, kas pēdējos gados ir veikti, un arī par to, kā mēs lingvistikā, kādas ir tie aktuālie pētījumi lingvistikā, valodniecībā, izmantojot datorlingvistikas metodas. Varbūt tādu plašāku ainu iezīmējot un arī tos aktuālos virzienus parādot. Tā, un es mēģināšu tā. Šeit esmu mēģinājis parādīt sinerģiju, jo lingvistiskie pētījumi izmantoja datorlingvistikas metodas un arī datorlingvistikā, tātad tiek īstenoti Latvijas Universitātes Matemātikas Informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijā, ļoti cieši sadarbojoties arī ar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultāti, kur šobrīd, mēs varam runāt par, kopš 2025. Gada ir Latviešu valodas institūts zem humanitāro zinātņu cepures paslēpies, un arī digitālo humanitāro zinātņu centrs. Un arī ar RTU Liepāju un RTU Rēzekni, un arī ir projekti kopīgi bijuši ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu. Tātad pētījumi tiek īstenoti gan valsts pētījuma programmas projektu laikā, tātad šeit augšpusītē redzami jau beigušies projekti, un centrā ir nulle sācies projekts, tātad digitālie resursi un mākslīgā intelekta tehnoloģijas latviešu valodas ilgtspējai, kur, tiesa mums ir liela vieta paredzēta arī datorlingvistikai un pētniecībā izmantojot datorlingvistikas metodas, bet, protams, ka tur ir arī ar datoriku, ar lieliem valodas modeļiem saistīts pētījuma virziens, bet par to es šobrīd nerunāšu. Un te arī redzam, vienā malā ir arī tie nelielie projekti, jeb
fundamentālo lietišķo pētījumu programmas projekti, kas vai nu ir tikko beigušies, vai tikko sākušies, vai jau pusceļā, kas arī ļoti cieši saistās gan ar valsts pētījumu programmu, un arī tālāk ar šīm tehniskākajiem pētījumiem, tātad valodu tehnoloģiju iniciatīvu, un arī ar Clarinu, kas ir valodas resursu un rīku iniciatīva, infrastruktūra. Protams, ka lingvistiskie visciešāk virziens, kas tieši saistīts ar datorlingvistiku un dabiskās valodas apstrādi, ir valodas digitālo resursu un rīku infrastruktūras attīstība. Un te es esmu tādus 3 lielus blokus izdalījusi, tātad leksiskie resursi, valodas korpusi un pati infrastruktūra. Jā, tātad tiek pilnveidotas un papildināts jau esošās tiešsaistes vārnīcas. Tālāk, kad stāstīšu, redzēsiet, ka tur arī tie pētījumi, kas tiek īstenoti, tiek pēc tam integrēti, atspoguļoti rezultāti šajās tiešsaistes vārnīcās. Tad gan tēzaura, skaidrojošā vārnīca tēzaurs, gan mūsdienu latviešu valodas vārnīca tālāk tiek pilnveidota, paplašināta, gan arī pavisam jaunu skatu pagājušajā gadā ieguva Mielenbach-Henzelīna vārnīca, kur atkal izmantojot rīkus un pašreiz aktuālos un dažādas meklēšanas iespējas. Jā, ja paskatīsieties pavisam cits skats uz Mielenbach-Henzelīna vārnīcu, kur saturs, protams, ir šo abu autoru radīts, bet tas, kā mēs tam varam piekļūt, ir jau daudz mūsdienīgāks. Jā, un kopš, man liekas, jau vairāk nekā 2 gadus tiek veidots arī latgaliešu valodas tēzaurs, izmantojot tēzauru platformu, visu, kas tur ir darba vietā, leksikogrāfa darba vietā, tātad šīs visas iespējas tiek veidots latgaliešu valodas tēzaurs un arī paplašināts, pavisam citāda vārnīca, tātad leksiski semantiskā vārnīca, kas tālāk tiek sasaistīta ar Princetonas WordNet. Jā, un runājot par valodas korpusiem, kas, protams, ir ļoti nozīmīgi valodas izpētē, gan runātās, gan rakstītās valodas izpētē, jāsaka, ka arvien paplašinās to korpusu skaits, kas ir iekļauti Nacionālajā korpusu kolekcijā. Šobrīd paskatījos, jau ir 45 dažādi korpusi. Te, ja paskatāties tās krāsainās birkas, kas raksturo tuvāk, kādi korpusi ir pieejami Nacionālajā korpusu kolekcijā, tad varat redzēt, ka ir gan runas, gan teksta korpusi. Ja runājam par specializētajiem, tad tur ir gan apguvēja korpus, latviešu valodas apguvēja korpus, literārie korpusi, kur jāmin Raiņa darbu korpus, sieviešu īsprozas korpus, latviešu senāko romānu korpus, Satorī punktum vietņu korpus, tad parlamentārais, tātad Saeimas stenogrammu korpus, kas man te vēl ir tā, tad arī periodikas korpus, kur jāsaka interesanti, korpus ir iekļauti gan latviešu avīžu korpus, gan literatūras un mākslas korpus, tātad visi numuri ir pārlūkojami, izmantojot ērtu meklēšanas rīku, arī ir vērts ieskatīties. Un šeit esmu īpaši izcēlusi, jau vairākus gadus, jebkuram pieejamos latviešu valodas runas korpus, gan fonētiski marķēto korpus, gan plašsaziņas līdzekļu korpus, kas arī ir nozīmīgs, rādīšu tālāk, stāstīšu, kas tiešām ir tāds pamats, lai mēs varētu runas datus tuvāk, plašāk, sīkāk analizēt. Un te vēl minēts, kas šobrīd vēl nav Latviešu Nacionālajā korpusu kolekcijā iekļauts, tā saucamais kļūdu korpus, kur tiek sastatīti autora radītie teksti ar redaktora, korektora pārskatītiem tekstiem un analizētas kļūdas, gan stila kļūdas, gan pareizrakstības kļūdas, un tiek veidot rokas grāmata, un šeit arī varat pamēģināt tehnisko redaktoru, kas krietni atvieglo darbu, ja tiek šim redaktorā ielikts teksts,
un jums jau palīdz salikt gan nedalāmās atstarpes, gan atbilstošas domzīmi vai defis, tā kā tas ir tāds jau taustāms rezultāts, kas ir radies balstoties uz izmantojot korpusu. Nu, lūk, tātad viss gan vārnīcas, gan korpusi tiek integrēti, noglabāti, deponēti, saucat kā gribat, tātad iekļauti Clarina LV repozitorijā, kur jebkurš interesants gan Latvijā, gan ārpus tās var piekļūt un izmantot šos korpusus. Un, ja runājam par Nacionālo korpusu kolekciju, tad parādīšu dažus piemērus, kur mēs arī ejam stāstām gan skolām, gan skolotājiem, gan kuram interesantam, kā mēs varam izmantot šos te korpusus un ērti pārlūkot. Nu, arī pētījumu pēdējo gadu laikā ir izveidota vienota meklēšanas sistēma, kur ātri var pārskatīt, nu, šobrīd, ja nemaldos, ir aptuveni 2,5 miljārdi tekstvienību lieli korpusi pieejami Nacionālajā korpusu kolekcijā kopumā. Šeit, ierakstot vienu vaicājumu, jūs varat atrast dažu sekundžu laikā, kur šis vārds, tātad es ierakstīju vārdu sirds, kur vārds dažādos locījumos tiesa ir lietots. Nu, te ir tikai pirmie 4 korpusi redzam, bet patiesībā te ir visos 41 korpusā ir atrodams vārds sirds, un tālāk, ja ejot, tad te gan relatīvais biežums, absolūtais biežums ir redzams, un tālāk, ja ejot konkrētā korpusā skatīties, nu šeit ļoti skaists piemērs no seno tekstu korpusa, 16. 18. gadsimta tekstu korpusa, kur, nu, pirmkārt mēs varam redzēt, kā vārds sirds vispār tiek rakstīts, un tālāk, ja ejot skatīties, kur, kas ir to lietojis, kurš autors ir runājis par krūtu sirdi un tam līdzīgi. Un vēl viena ļoti interesanta iespēja, ko piedāvā Nacionāla korpusa kolekcija, tad runājot par infrastruktūru, ir vārdu skices. Nu, kā te teiks, tātad vārdu skices ir pārskats par vārdu semantisko saistāmību, ja tipiskajiem savienojumiem, ņemot vērā sintaktisko informāciju. Tātad, protams, mēs nevaram iegūt šādu informāciju, ja vispirms teksti nav sintaktiski, morfoloģiski, tātad, nu, citiem varētu sakot, gramatiski marķēti. Tātad tas vispirms ir jāizdara, bet šobrīd, nu, te ir iespējams paskatīties, nu, piemēram, biežāk lietotajiem darbības vārdiem, lietvārdiem, īpašības vārdiem, kāda tad ir to saistāmība. Nu, varat minēt, piemēram, saņemt, nu, jau prātā izdomāt kādu, ar ko tad var saņemt dāvanu, saņemt algu un tam līdzīgi, varam paskatīties, vai tas tiešām tā ir. Tātad lietvārdi, kur apzīmētāji ir leksēmas saņemt divtabi formas vai leksējumā saņemt piesaistīti apstākļu vārdi. Nu, šis ir ļoti noderīgs materiāls un iespēja paskatīties, kā mēs lietojam konkrētos vārdus un, protams, arī valodas apguvē. Ļoti noderīga iespēja, kuru mēs varam, nu, protams, ņemot vērā vārdu biežumu, skatoties, kā tas ir korpusā un kā tad ir tie tipiskie vārdu savienojumi. Te atkal ir redzam tikai fragments no vārda saņemt skicēm. Jā, vēlties varat paskatīties tālāk un dziļāk. Nu, lūk, tātad resursi un rīki ir izstrādāti un izmantojot tos, tātad vispirms jau sintaktiski marķēto latviešu valodas tekstu korpusu, vairāk vārdu leksēm datu kopu, arī nulle tapušo latviešu valodas morfēmu un vārdarināšanas modeļu datubāzi. Nu, tālāk jau tā notiek dažādi gramatikas, datos balstīti latviešu valodas gramatikas pētījumi, nu, te tikai daži virzieni. Daži virzieni iezīmēti, tātad atvasinājuma vārdarināšana, ja, dažādi vārdšķiru semantika un funkcijas, gramatisko formu nozīme un funkcijas, verbu un verbālo vārdkopu sinonīmijas analīze. Tas, protams, tas ir tas gramatikas pētījumi, tātad, kuri tiek īstenoti galvenokārt balstoties korpusos vai arī atsevišķi speciāli izstrādātajās datu kopās, un, protams, rezultāti tiek publicēti. Nu, šeit ir tikai viens no krājumiem, tātad valoda nozīme forma, protams, arī citur gan par to tiek referēts, gan arī
publikācijas gatavotas. Tā kā šobrīd, kā jau teicu, mums ir pieejami vairāki runātās valodas, tad runas korpusi, mēs varam ķerties klāt spontānās runas analīzē. Spontānās runas analīzē, jo valodas gramatika kopumā tradicionāli tiek saistīta ar rakstīta teksta gramatiku, un līdz pat 20. gadsimta beigām pētīta galvenokārt rakstu valodas gramatika, bet runātās valodas gramatika, var teikt, ir bijusi atstāta novārtā. Tiek pieņemts, ka ikdienas runas analīze līdz šim kavējas tās prestižs, stihiskais, spontānais raksturs. Tomēr viens no galvenajiem iemesliem ir bijis, vismaz manuprāt, ir bijis tas, ka nav bijuši pietiekami daudz datu. Šobrīd korpus ir, un mēs varam ķerties pie spontānas runas analīzes, jo, ja mēs skatāmies lasītu tekstu, tur nekādu lielo pārsteigumu nebūs, bet, ja skatāmies spontānu runu, vai tas ir monologs, dialogs, polilogs, tur jau ļoti daudz dažādu īpatnību ir redzams. Lūk, viens ļoti skaists piemērs, monologs, nelasīšu, jo man tik skaisti neiznāks nolasīt, kā runātājs to runā, te varat paskatīties, un te jau ir redzams, tātad runā teikumu nav, bet izteikuma robežas mēdz būt neskaidrs, izteikuma sintaktiskā struktūra ir vienkāršota, liela daļa runas vienību ir izsacījumi, mēs varam skatīties, kāda ir intonācija, un bieži vien tas arī izteikuma intonācija tiek ņemta vērā, dalot segmentos runas ierakstus, bet teikuma struktūras schēmas mēs nevaram uzzīmēt. Runātā valoda, veidojas spontāni, ir daudz atkārtojumu, tā ir neprognozējama, un te ir arī tādas tipiskas frāzes, ko mēs beigās, ne tikai beigās, bet kas ir vai katram runātājam individuāls, vai arī var vispārināt un attiecināt uz vairākiem runātājiem. Un no fonētikas viedokļa skatoties, kas man ir savukārt ļoti interesanti, ir spontānas runas analīzē, kas notiek vārdu sadurā. Arī tas ir, tas ir lauks, kur mēs pamazām skatāmies, aprakstām tieši vārdu saduras un kādas pārmaiņas notiek, vai vārdu robežas mainās, vai pozicionālās pārmaiņas, un kurā brīdī savstarpēji vārdi citu ietekmē. Tā kā tas ir tāds plašs pētījuma lauks, kurā speram tikai pirmos soļus. Tātad spontānas runas analīze un aktuāli latviešu valodas pareizrunas jautājumi. Tas šobrīd, jau vairāk nekā gadu tiek īstenots fundamentālo lietišķo pētījumu programmas projekts, kur sadarbojoties fonētiķiem un datorlingvistiem tiek īstenots pētījums, kurā paredzēts noskaidrot pašreizējās izrunas tendences un precizēt latviešu valodas pareizrunas normas, izmantojot gan akustiskās fonētikas metodas, gan pieejamos latviešu valodas korpusus. Atkal esmu maliņā norādījusi latviešu valodas runas korpusus. Īpaši noderīgs šeit mums ir fonētiski marķētais runas korpus, kur ir vairāk marķēšanas līmeņi. Tātad viens līmenis ir vārnīcā, tā saucamā vārnīcas izruna, kur tiek parādīts, kā tad vārdam būtu jāskan, kā tam fonētiski jābūt pierakstītam, ja tas tiek izrunāts izolēti. Un otrs līmenis, kur mēs skatāmies, kā tad vārdu ir ietekmējis, kā tie ir saplūduši, kādas fonētiskās pārmaiņas ir notikušas, un to ņemot vērā runājam par vārdu, par izrunas tendencēm. Lūk, un manis minētā projekta laikā tātad arī tiek skatīts un domāts par zilbes intonāciju, vai vispār par to, cik trīs zilbes intonācijas, vai tās ir dzīves. Ja runājam par normēto, par literāro valodu, vai ir iespēja normēt zilbes intonācijas, šobrīd izskatās, ka kaut ko mēs varam normēt, bet ne diezgan ierobežoti. Un mēģinām gan skatoties zilbes intonācijas, gan arī aktuāli, kā tad pašreiz mēs vārdus izrunājam un kā to būtu fonētiskajā transkripcijā jāpieraksta. Tas viss tiek darīts, lai mēs varētu pamazām šo informāciju integrēt tezaurā, ne tikai šķirkļvārdam pievienot informāciju par to, kā tas ir jāizrunā
bet arī paradigmā. Īpaši tas būtu svarīgi, piemēram, darbības vārdam, pirmās konjugācijas, kur mainās platā šaurā patskaņa izruna, lai gan valodas apguvēji, gan tie, kas grib iemācīties runāt skaisti normētā latviešu valodā, lai varētu paskatīties un noskaidrot vārdu izrunu. Tātad aktuāli latviešu valodas pareizrunas jautājumu, un, protams, nevaru nepieminēt datorleksikogrāfiju, kur patiesībā jau iepriekš minētie pētījumi gan par vairāk vārdu savienojumiem un tam līdzīgām lietām, tas viss tiek integrēts Tēzaurā, kur šeit jauna augšpusītē jūs varbūt varat saskatīt, varbūt ne, saistītie šķirkļi, atvasinājumi tiek norādīti, jo šobrīd uz vārnīcas Tēzauras bāzes tiek veidots pirmais resurs latviešu valodā, kurā strukturētas atvasinājuma semantiskās attieksmes ar motivētāju vārdiem, īpaši uzmanību pievēršot daudznozīmīgu motivētāju nozīmi attieksmēm ar atvasinājumu nozīmēm. Ja, tātad te, šeit piemērs mīklains, tad katrai nozīmei tiek pievienots atvasinājums, ja tāds ir iespējams. Varat paskatīt, piemēram, skola, noteikti tur būs skolots, skolnieks un arī formants. Ja, tad šis projekts arī šobrīd norit un šāda informācija Tēzauram tiek pievienota. Tāpat arī lietojuma biežums, informācija par lietojuma biežumu tiek iestrādāta Tēzaura platformā, ņemot vērā korpusu, vārdu lietojumu korpusos. Kā jau teicu, ar laiku šeit parādīsies arī informācija par vārdu izrunu. Te arī redzat semantiskās saites, tas ir saistīts ar WordNet un leksisko tīklu. Arī tas tiek šeit parādīts. Tātad kopš 20. gada tiek papildināts Tēzaurs ar informāciju par semantiskajām attieksmēm starp vārdu leksiskajām nozīmēm, tātad veidojot tā saucamo leksisko tīklu. Pamat elements leksiskajā tīklā tātad ir sinonīmija, bet, protams, te arī informācija par hiperonīmiem, antonīmiem un citām lietām tiek, tātad meronīmija, gradācijas attieksmēm, tas te viss tiek integrēts. Un mēs arī aicinām sabiedrību iesaistīties, veidot tiltu starp zinātniekiem un sabiedrību un iesūtīt, ieteikt vārdu. Un jāsaka, šī akcija šķiet ir aicinājums iesniegt vārdu, iesūtīt vārdu ir kopš janvāra. Un kolēģi jau ir saņēmuši 2500 vārdu. Protams, ne visi tiks iekļauti Tēzaurā, un arī no tiem, kas būtu iekļaujami, vēl tiek skatīts un vētīts un analizēts, ko darīt, un arī zinu, ka ir bijis referāts par šo tēmu, tā kā tas viss vēl ir procesā, un arī, ja jums ir kāds vārds, kuru nevarat atrast Tēzaurā un zināt, ka tur ir jābūt, tad aicinu ieteikt, un vēlams arī vārdu skaidrojumu, vai arī kur jūs to esat dzirdējuši. Tā kā tas būtu ļoti labi. Un pavisam beigās nevaru nepieminēt, ka gan izmantojot latviešu valodas runas korpusus, gan arī tekstu korpusus, gan arī visus šos morfoloģisko, sintaktisko marķējumu un visas citas datorlingvistikas iespējas. Pavisam nesen, tiesa gan jau vairāk nekā gadu, mēs varam lepoties ar latviešu valodas runas sintēzes sistēmu, kur, te varēsiet paskatīties, uzklišķinot, kā tas skan. Diemžēl nevaram dot publiski šo iespēju ikvienam mēģināt sintezēt runu, jo balsa īpašnieks atzina, ka viņa balss, kas ir izmantota, lai izveidotu runas sintēzes sistēmu un mākslīgi sintezējot audio ierakstus, skan tik labi, ka viņam ir bailes, ka viņa balss tiks izmantota nelietīgi, tā kā šobrīd publiski mēs nedodam piekļuvi runas sintēzes sistēmai, bet var paskatīties, kā tas skan. Bet pavisam droši varat mēģināt
atvērtā koda modeli latviešu runas atpazīšanai un arī latgaliešu runas atpazīšanas sistēmu, kur jebkurš var vai nu tātad tas tiešsaistē pieejams runas atpazīšanas rīks, augšupielādēt audio, arī video, bet tad tiks ņemts vērā tikai audio celiņš, vai arī ierunāt, nospiežot podziņu, ierunāt savu tekstu un saņemt tā atšifrējumu, un te jau redzat, piemērā ir redzams, ka iezīmētas ar sarkanu krāsu izceltas vietas, par kurām runas atpazīšanas sistēma nav pārliecināta, tad tām būtu jāpievērš uzmanība īpaši, bet te, kā redzat, ir skaisti jau salikti punkti, komati, tātad pieturzīmes, lielie sākumburti, tas ir izmantojot, to varēja izdarīt, gan izmantojot dažādus tekstu korpusus, gan, protams, arī runas korpusu ņemot talkā, lai saprastu, kā tad tie vārdi skan, kāds ir akustiskais modelis. Tā kā jā, šo aicinu vienam pamēģināt, un zinu, ka to ļoti aktīvi izmanto Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki, atšifrējot ekspedīciju ierakstus, un priecājos, ka nav viss jāraksta pašiem ar roku, atliek tik rediģēt un saglabāt audio atšifrējumu. Paldies! Labi, paldies par ziņojumu. Ļoti aptveroši. Un tagad par aktualitātēm dialektoloģijā. Tad nevar izrunāt, būs man arī jāpārbauda, vai ne, ierakstīt un paskatīties, kur problēmas rodās. Es aicinu sev līdzās esošo Dats Markus. Lūdzu, Dats, tad mainamies vietām. Mazliet. Jā, paldies. Izmantojot Ilzas Auziņas doto korpusa piemēru, man jāteic, ka man ir ļoti grūta sirds šodien, jo no 9:00 rītā manai mājai visiem ir atslēgta gan elektrība, gan internets. Un tāpēc es esmu šeit blakus Guntim Zemītim un centīšos īsi pastāstīt vēl arī, kādas ir aktualitātes dialektoloģijā. Kad rosināju to, ka vajadzētu runāt par aktualitātēm latviešu valodniecībā, man bija prātā tāda atziņa, ka bieži vien runājot ar jaunākiem kolēģiem, pat kolēģi nezina to, kas ir nolēmts kādā atsevišķā valodniecības nozarē. Un tāpēc man šķiet, ka šodien ir ļoti vērtīgi, ka mēs visas trīs pastāstām par to, kas mums ir bijis pēdējā laikā tāds, ar ko esam saskārušās un kas ir jaunākais. Nebūs prezentācijas, es tikai runāšu. Ir tā, ka vispirms par terminoloģiju dialektoloģijā. Ja padomju laikā bija vērojama izvairīšanās, kur tikai varēja no latgaliskā vārda, tad pat tādu ievērojumu valodnieču rakstos un grāmatās mēs atrodam augšzemnieku dialektā izlokšņu iedalījumu sēliskās un nesēliskās. Sēliskās un nesēliskās. Vēlāk mēs sākām šīs nesēliskās saukt par latgaliskajām jeb nesēliskajām. Kaut gan faktiski tas nesēliskais līdz ar to ir pilnīgi lieks. Mēs taču nesakām arī latgaliskās un nelatgaliskās. Un tā tad ir pilnīgi skaidrs, ka mēs varam lietot nosaukumus sēliskās un latgaliskās, un ar to absolūti pietiek. Savukārt angļu valodā arī pēdējā laikā ir jauninājumi. Mēs esam vienojušies, ka sauksim latgaliskās izloksnes, lai atšķirtu tās no jautājumiem, kad mēs runājam par latgaliešu, piemēram, rakstu valodu. Tātad tur, kur ir valoda, tur būs latgalien, bet latgalik tur, kur ir izloksnes. Tieši tāpat kā ir arī līvik un līvien, lībiešu valoda vai lībiskās izloksnes. Vai selonik, ja mēs runājam par izloksnēm. Otrs jauninājums ir vidusdialekts, kuru mēs vairs netulkojam tā kā pirms pāris gadiem, kad mēs sacījām middle dialect, bet esam vienojušies, ka šo dialektu mēs tagad angļu valodā saucam par centrālo dialektu, central dialect. Un trešais jauninājums, jeb tāds aktualitāte ir tā, ka augšzemnieku dialekta dziļajās latgaliskajās izloksnēs Vidzemes teritorijā
mēs atzīstam malēniskās izloksnes, jeb malēniešu variantu, un 2020. gadā Malēnija tika ierakstīta vēsturisko zemju likumā, un 2024. gada 10. janvārī Latviešu valodas ekspertu komisija arī apstiprināja definīciju, Malēnijas definīciju. Tātad pilnīgi nopietni un pilnīgi oficiāli mēs varam runāt par malēniešu variantu, kā Vidzemes teritorijā runātajām dziļajām latgaliskajām izloksnēm. Savukārt pēdējais, ar ko saskāros jau pēc referāta konferencēm, ka ir jāapzinās, ka tradicionāli kartēs iezīmētās izlokšņu robežas ir nosacītas. Par to jau ir rakstījis Edmunds Trumpa pēc sava pēdējā projekta Latgalē un meklējis, kur tad ir realitātē šo izlokšņu robežas. Vai tās sakrīt ar pagastu robežām, ar draudžu robežām, ar muižu robežām un tam līdzīgi. Un īstenībā tā īsti nesakrīt ne ar vienu, ne ar otru, ne ar trešo. Tās ir nosacīti, ievelkamas, un to pastiprina arī iedzīvotāju migrācija. Lai reāli noteiktu teritorijas, kur dzirdamas īpašās pazīmes, ļoti aktuāli, varētu pat teikt, akūti ir nepieciešamas nopietni finansētas ekspedīcijas, geolingvistiska pētniecības programma, kā to ir izdarījusi jau Lietuva pirms dažiem gadiem, kur mēs atzīmētu attiecīgos punktus, kur runā šādu pazīmi, kur dzirdama šāda pazīme, bet necenstos novilkt konkrētas izloksnes robežas, jo šīs robežas tiešām nesakrīt arī ar pagastu robežām. Dažos gadījumos sakrīt, bet ne visur. Un ņemsim vērā to, ka dažādu administratīvu teritoriālo reformu rezultātā arī pagastu robežas, protams, ir mainījušās. Tāpēc skatījos arī muižu robežas, jā, dažkārt likās, esmu atradusi, kāpēc tajā pagastā, tajā izloksnē 1/3 runā vienādi un 2/3 citādi, jo tur ir bijusi pakļautība citai muižai. Nē, tā muiža ir pārdevusi šo teritoriju atkal vēl kādai citai muižai, runājot par malēniskajām izloksnēm, un nevar pateikt, kurā brīdī kāda īsti ir bijusi ietekme. Jā, arī draudzēm nav savu karšu, draudzēs piedalās iedzīvotāji, var teikt, no kādiem tuvākajiem pagastiem. Dažkārt to, uz kuru baznīcu doties, nosaka ērtākais transports. Dažkārt arī, kā tas Alūksnē bija, vai patīk vai nepatīk mācītājs vienā vai otrā baznīcā, arī tādi pieņēmumi ir bijuši, un citi varianti. Tātad rosinu kaut kad veidot letonikas programmu, valsts pētījuma programmu vai kādu cita veida pētījumu par to, ka mūsu izlokšņu robežas neatbilst tam, par ko mēs runājam pilnībā, bet ir nepieciešami geolingvistiski pētījumi. Paldies! Jā, paldies, Dats, par ziņojumu, par arī laika ietaupīšanu. Lūdzu, tad kolēģi, tagad ir šis sadaļa noslēgusies par aktualitātēm latviešu valodniecībā. Lūdzu, kolēģi, tad jautājumu visiem trijām referentēm vai izteikties. Saprotu, mūsu vidū vairāk cilvēki, kas ir valodniecības speciālisti. Arī Aleksejs Andronovs, varbūt Aleksej, tev ir kaut kas piebilstāms. Jā, paldies, labdien. Īstenībā man būtu drusku ko teikt par katru. Paldies, kolēģi, ļoti interesanti bija piedalīties šodien sēdē, jo tā bija īstā, tāda valodnieku sēde, kur profesionāli tika risinātas vairākas problēmas. Man ļoti īsiņa piezīme Ilzei, vai tāds referāta nosaukums valodniecība un datorlingvistika būtu korekts, jo tomēr
es tā uzskatītu, ka datorlingvistika ir valodniecības daļa tomēr. Nu, ir, Un jā. ar saikni ir, un respektīvi nebūtu labi to saistīt. Jā, bet paldies visu, ko dara Mākslīga intelekta laboratorijā kopš seniem laikiem, kad es tur arī gāju vēl students būdams, ir lieliski produkti, paldies. Par dialektiem, protams, ļoti interesanti, Dats, paldies par pārskatu, bet es tikai gribēju, varbūt tas nepopulāris noskanēs, un mani draugi latgalieši nebūs apmierināti ar manu viedokli, bet es negribētu politizēt to terminu nesēliskās izloksnes, jo mēs taču izdalām tās sēliskās izloksnes pēc pozitīvas pozīmes, tam ir kāpjoša intonācija. Nesēliskas ir tās, kurām nav kāpjošas intonācijas. Fonoloģiski runājot, ir marķēts loceklis, kam ir pazīme. Tās ir sēliskas. Un ir nemarķēts, tā ir privatīva opozīcija. Nesēliskās. Tur nekas slikts nav. Tas nav, es nezinu, kā tas bija vēsturiski, bet es vienmēr biju sapratis to tīri fonoloģiski, respektīvi ir kopīga izlokšņu panorāma, un tajā mums tā ir jāsaklasificē. Mēs izvēlamies kādu pazīmi, vienā kvantumā tā pazīmē ir redzama, tāpēc mēs arī saucam tās ar pozitīvu nosaukumu sēliskās, un otrā, viss, kas palika pāri, tas ir nesēliskās. Jā, tas sakrīt, to var saukt par latgaliskām, bet es neuzskatītu to par kaut kādu pret latgaliešiem vērstu terminoloģijas izgudrojumu. Un par profesoras Druvietes referātu arī man prieks, ka bija pausts tāds nosvērts viedoklis par saudzīgi vērtēta arī vietēja tradīcija. Un es arī domāju, ka droši vien ar līdzīgiem jautājumiem saskarās arī kolēģi kaimiņu valstīs, respektīvi Lietuvā un Igaunijā, kur sociolingvistika arī ir veidojusies uz, var teikt, Krievijas sociolingvistikas ietekmē, bet problēmas tādas ir tagad līdzīgas, un varbūt viņi arī meklē pamatojumu saviem uzskatiem, un varbūt meklējot latviešu valodniecības tālāko ceļu, daudz kas saskarsies vai būs kopīgs ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, tad nevis tikai mēs vai jūs paši cīnīsieties ar angļu, nevis cīnīsieties, bet strīdēsieties ar anglofonijas uzskatiem par to, ka visi paveidi ir vienādi un nav tās hierarhijas, kas ļoti man patīk, ka tas izcēlums, ka literārā valoda nav viens no paveidiem, bet tas ir augstākais paveids. Droši vien lietuvieši un igauni arī meklēs līdzīgus argumentus, un varbūt viņiem kopīgi jums būs vieglāk to labāko ceļu atrast. Paldies! Jā, paldies, Aleksai, par izvērsto lūdzu, tad kolēģi komentāri, atbildes. Ļoti īsi. Jā, protams, ka mūsdienās runāt par kaut kādu politisku attieksmi, tas būtu vienkārši dumji, loģiski, bet arī latgalē ir sava intonācijas sistēma. Un, ja mēs nesakām latgaliskās, nelatgaliskās, kas diezgan jocīgi, dīvaini skanētu, vai ne, tad tajā pašā laikā sēliskās, nesēliskās, jā, var sacīt latgaliskās, jeb nesēliskās, diezgan garas sanāk. Tāpēc tas īsāk būtu sēliskās, latgaliskās, un tas jautājums ir atrisināts. Nu jā, mēs tad izvēlamies atkal fonoloģiski runājot ekvipolento opozīciju, nevis privatīvo. Tā var teikt. Cietie mīkstie vai cietie necietie vai kaut kāds balsīgie, nebalsīgie vai kā citādi. Fonoloģijas ir skaidrs, tāpēc es jūtos ļoti labā savā laukā tagad. Labi, lai tā būtu. Jā, Paldies. lūdzu. Vēl kādu Auziņkungu, Druvietes un kaut kas piebilstams.
cik kolēģi. Neredzu nekādus dižus iebildumus. Paldies. Tad teikšu paldies ziņotājiem, paldies Aleksējiem par komentāru. Tad mums ir jāpāriet pie trešās sadaļas šodien, kas saucās dažādi, vai ne? Un es varbūt sāku šo sadaļu, ka mums ir ienācis šeit no mūsu arī goda doktors Vents Kocers ierosmi tādu ievēlēt par goda doktori Gruzijas tātad profesori, arī Indira Zagānija, ja pareizi izrunāju šo vārdu. Es saprotu, ka viņi ir profesori, tad es saprotu, saliekot no šis latviskojot šo anglisko tulkojumu grūzīņu valodas uz angļu, ka tā varētu būt pedagoģijas akadēmija, kur viņi ir tātad viceprezidenti, un arī tātad viņi ir tātad līdz šai dienai no 2010. gada pie tātad Suhumi valsts universitātē Bilisī. Viņi ir starptautisko attiecību un starpkultūru attiecību departamenta priekšsēdētāji. Tā kā cilvēks, kas acīm redzot darbojas ar starptautiskiem sakariem, acīm redzot, Kocers kundze viņa ir izvirzījusi arī par godu doktoru, tad droši vien, ka viņai ir kāda sadarbība arī Latvijas virzienā ar mums. Un, kā zināms, tad par godu doktoriem tātad lemjam mēs nodaļā, un to apstiprina arī senāts. Tātad, tas nav vajadzīgs pilnspilns lēmums, bet es domāju, ka darām tā, ka šobrīd saprotu, ka Vera laikam ir izsūtījis arī visiem no šeit pieejamos materiālus, tātad, kas ir tātad, dzīves un darba gājums, kuram Vitai, kā arī šī te motivācijas. Es vēl neesmu izsūtījis, es taisos izsūtīt pēc sēdes. Pēc sēdes kopā ar balsošanu. Droši vien, kad būs tātad arī Vera acīm redzot, sagatavosi biļetēnu vai tātad balsojumam, jo šobrīd jau mēs tā kā lēmumu nevaram pieņemt. Žēl arī, ka paši Kocers kundze nepiedalās, viņi zvanēja, viņi kaut kur ceļā, varbūt varētu, bet tā, kad ar to jāiepazīstās ar šiem ziņām, un tad droši vien, kad būs jānobalso, attālināt, Lūdzu, varbūt izskatīsies par šo kārtību, kā tu darīsi. Jā, respektīvi vēl neesmu izsūtījusi, jo Kocers kundzes e-pastā ir norādīts, kad ir atsūtīts arī publikāciju saraksts, bet diemžēl laikam netika pievienots e-pastam. Es precizēšu pie Kocers kundzes, ja viņš ir, tad palūkšu, lai atsūta, lai tomēr būtu visi šie dokumenti, lai varētu izvērtēt un atbildīgi, tā teikt, izdarīt savu balsojumu. Atsūtīšu arī varbūt tos svarīgākos punktus no nolikuma, lai būtu skaidrība, par ko darētu aizdomāties pirms izdarīt savu izvēli. Lūk, tas ir tieši par šo, un tad biļetenu un kā vienmēr, kādu laiciņu iedošu, bet laikam ilgi nē, jo mums tad vajadzēs sniegt šo visu mūsu balsojumu rezultātu senātā, ja balsojums ir pozitīvs. Un ņemot vērā, ka senāta sēde jau ir 12. maijā un senatoriem ir jādod arī laiks iepazīties arī ar mūsu šo balsojumu, līdz ar to, tad nākamās nedēļas laikā, es domāju, vajadzētu mums ar šo jautājumu izšķirties. Tas tā kā būtu par šo. Es varu turpināt arī par nākamā. Piedod, es skatos, ka publikācijas saraksts ir pievienots. Varbūt man nav atnācis, jo man ir tikai tas CV. Labi, to tad mēs tur, tā nebūtu problēma. Ir tā kā diezgan iespaidīgs. Arī uzkārās. Arī drusku uzkāries sastāvīgi vienā pozā. Labi, bet tad lūdzu varbūt arī dažus vārdus pasaka arī par nākošo pasākumu, kas mūs sagaida, lai kolēģi arī noskaņoties. Es saprotu, ka līdz galam jau vēl nav viss saskaņots, bet tā. Jā, līdz galam vēl nav saskaņots, vēl ir saskaņošanas procesā. Tiklīdz būs saskaņots gan pats šis, tā teikt, šī programma,
gan visas pārējās detaļas noteikti atsūtīšu ielūgumu, noteikti pie ielūguma tagad strādā no Rīgas Latviešu biedrības viena no sabiedrisko attiecību speciālistēm, respektīvi tad iesūtīšu gan šo ielūgumu, gan, protams, pašu programmu, bet jau var ieplānot, ka 22. maijā 4:00 Rīgas Latviešu biedrībā, tātad Līgo zālē, notiks mūsu šī ārpuskārtas sēde, kas ir veltīta tieši Latvijas Zinātņu akadēmijas jubilejas gadam, un vairāk no tāda vēsturiskā aspekta, protams, tiks apskatīts un līdz pat mūsdienām, no akadēmijas dibināšanas līdz mūsdienām, tātad atsauksim atmiņā arī dibinātājus un dažādas citas šīs, notikums svarīgākos, un vēl grūti man spriest, jo vēl man nav visi pieteikuši, par ko tieši ziņos, bet šis būs tieši tāds vēsturiskā atskatā pasākums. Un, jā, līdz ar to varbūt priekšniekam ir ko piebilst. Varbūt ir tāds lielāks. Piebilst, jā, tātad, jā, šie jubilejas gada pasākumi pakāpeniski īstenojās, ja mēs to darām. Kā es saku, tad es visu laiku aicinu sekot līdzi un būt vasarā, ka mēs neizklīstam, jo iespējams, ka vasarā būs tātad tas izbrauciens arī uz Aučiem, uz prezidenta Čakstas māju, kurš ļoti gribētu jūs visus redzēt, ja, tad jūs piedalīties. Šobrīd gan Plepa kungs aicināja tieši uz rudeni, kā atstāt šo izbraukumu. Jā, uz rudeni, jā, bet tur mainās tie datumi, jā, bet tā kā jā, sekot līdz aktualitātēm. Noteikti šī starptautiskā konference, kas būs no 10. līdz 12. jūnijam, kas arī ir ierakstīta mūsu plānā, šī tad būtu nākamā jau pēc šīs maijas sēdes. Maijā tāda diezgan svinīga sēde ar muzikantiem, ar tāda pie vīna glāsa, tāda viņa nebūs tik darbīga noteikti kā starptautiskā konference, kas tātad jūnijā, un tur būs arī noteikti mūsu nodaļas bloks, kurā būs mūsu ziņojumi, būs arī no ķīmijas nodaļas, pagaidām nezinu par pārējām nodaļām, bet, respektīvi, jā, diezgan pasākumiem bagāts laiks mums būs šis gads. Jā. Paldies, Vērta, par informāciju. Jāsaka paldies visiem, kas pieslēdzāties, paldies arī visiem, kas izturēja sēdi līdz beigām. Domāju, ka ļoti interesants, domāju, ļoti arī vērtīgi. Droši vien pats arī lielu interesi noklausīšos vēl ierakstā, vai ne? Jo tur tiešām daži tie jautājumi ļoti, ļoti rosinoši arī man, kurš ir vēsturnieks, bet nav valodnieks, ja ne, domāju, kuram no mums. Ko, jāvēl jums ir priecīgi mājas svētki, vispirms darba svētki, ko mēs droši vien atbilstoši latviešu mentalitāti arī pavadīsim, kaut kur dārziņos, rekņājoties, vai ne, kaut ko darām. Jāvēl labs laiks un, protams, arī mūsu valsts atjaunošanas diena, tātad Baltā galdauts svētks, kā to dažkārt sauc, dažiem šis termins ļoti nepatīk, vai ne, bet, katrā ziņā diena ir atcerēšanās vērta. Lai jums priecīgi svētki un lai labas brīvdienas. Visu to labāko. Tiekamies kādā nākošajā sēdē. Laimīgi jums. Paldies. Jā, paldies.